Sveiks, kā minēja Kabija video, parunāsim šodien par to 4-7 pauču. Mums uz vietas šobrīd ir Range Greens un Multicams. Parādīšu Multicam piemēru, kā vienmēr viņš bišķiņ gaišāks, bišķiņ labāk redzams detaļas. Bišķiņ uzreiz pateikšu, ka bišķiņ būs atsaucis uz Kabija pauču video, bet principā centīšos šo izdarīt tādu standalone, tas nav sequels Kabija pauču video. Ja? Vai cilvēkiem, kas neskatījās to vai netaisās viņu skatīties, vai ir pilnā informācija. Tiem, kas skatījās arī par Kabiju, diemžēl šis tas atkārtosies, jo ir savas līdzības. Bet tomēr tas ir bišķi atšķirīgs paučs. Ja? Tātad, principā, mums aizmugurē ir webings priekš montēšanas, vajag 4 platumā slotus. Ja? Principā varam montēt arī kadminu pauču, viņš lielākai daļai plate ir uzies augšā, bet šis ir ļoti milzīgs paučs, līdz ar to viņš īsti nebūs tik aktuāls. Tādam pielietojam drīzāk kā Dangleris, kā Fanny Packs, reku mūsu jumbo patches, ja, kas ir principā izmērā uz vidējo plate carriera velcro, lielais, ja. Un te salīdzinājumā izmēram, ja, šis paučs ir ļoti, ļoti milzīgs. Līdz ar to nezvai, ka tu viņu izmantos kadminu pauču, bet, teiksim, kā komandiera pauču uz mag paučiem priekšā var uzmontēt, Dangleris un Fanny Packs. Tātad vēl aizmugurē, tātad mums ir Hypalons, tāds gumijveida materiāls, kas ir ļoti tehnisks, viņu izmanto visādās sporta laivās, sporta kanoē, viņš ir nereāli izturīgs, mitrumnoturīgs, un praktiski šie te lūpi no Hypalona ir praktiski nesaplēšami. Ja? Vēl viņš, protams, aizsargās bišķiņa aizmuguri, ja tu viņu nesā, teiksim, kā Fanny Pack vai kā slingbēgu uz ķermeņa, bišķi aizsargās pret mitrumu, pret sviedriem, teiksim, bet galvenais pret berzi, teiksim, atkal kā ja Dangleri nesāsi vai kā Fanny Packu, teiksim, ja tev ir jostai kobras sprādze, viņa tur berzes moments ir, ja, viņš bišķi no tā aizsargās, jo Hypalons ir, krietni izturīgāks tādā ziņā pret berzi nekā Cordura, jo pilnīgi bišķi atšķirīgs materiāls. Mums ir grometi notekai, notecināt ūdeni, ja iekļūst iekšā, un kaut kāds mazāks gruvešus. Principā tas ir no aizmuguras tātad viss. Tātad iekšā mums uzreiz nāks komplektā, tas ir 2 vienā, kā teicu, paučs, un mums nāks jostiņa priekš izmantošanas kā Fanny Pack vai slingbēgu, kas tev labāk patīk. Ātrie tātad šitie safety pin stila bakļi un swift klipi. Tātad mēs varam ātri viņu noņemt, ka viņš ir uzmontēts ap jostu, uzvelkot ātri varam atsprādzējot vaļā, vienkārši noņemt, ja izmantojam, teiksim, kā medsomu vai kaut kā tam līdzīgi, varam ātri atsprādzēt, iedot kādam, ja. Un tātad, jā, un ar atsevišķu adapteri, nopērkot šādu adapteri no Husāra, mēs varam viņu izmantot kā Dangleri standartā velcro montēšanas sistēma. Principā šis ir universāls gandrīz jebkuram paučam, šeit 6 platumā, ja. Tātad šim ideāli der 4 viņam. Teiksim, ir arī 4 versija, bet šim te paučam es izmantot 6, vienkārši viņi bišķi stabilāk būs, jo viņi platāk, labāk, bišķi stabilāk nostiprinās. Tas ir tā, kā es viņu izmantoju, jo man ir pašam 4-7 pauči pie plate carriera kā Dangleris, es viņu kā Fanny Pack neizmantoju, un man ir tieši 6-nieks, šis īstenībā ir manējais. Un tātad aiziesim tagad uz priekšu. Priekšā mums ir, principā priekšā no apakšas mums ir 2 lūpi elastīgie, kur var iestiprināt, teiksim, žņaugu. Te ir tādas 2 caurējošas kabatiņas arī uz elastīgās, ja, bišķi mazāk elastīgas, bet te arī, teiksim, var iestiprināt žņaugu, kaut kādas citas lietas, bišķi lielāks, teiksim, var ielikt, teiksim, pistoles magu, bet, tas īsti nebūs, viņa var izslīdēt ārā, bet žņaugam kaut kādām tādām interesantām lietām, ja, te iet kats iekšā mierīgi, softī, tik labi nē, to labāk apakšā montēt, bet, jā, tādas interesantas sānu kabatiņas elastīgās. Mums ir velcro,
lauks, un tam ir apakšā lasercuts uz 3 slotiem. Te atkal kaut kāds, te varam pistoles, magpaučus uzlikt, vai kaut kādus vēl sīkus, teiksim, paučiņus tur kompasam, teiksim, to pašu tobako pauču husāra, ja tev ir pieres lukturītim, tas apaļais paučs, ja, kompasam, vēl kaut kādam tādām sīkumiem. Nu, dips atkal, ja tu esi no tiem, kas lieto to tabaku, ja, nu tad arī, ja. Bet 3 sloti, nu nekādas lielos paučus tu neliksi, 3 uz 3, jā, tas arī viss, bet kaut kādiem sīkumiem ļoti labi. Nu, plus arī, teiksim, vienkārši varam izvilkt kaut kādu kemlaitu cauri, jā, pildspalvu, teiksim, vienkārši izvērt cauri. Mums ir plakanā kabata priekšā, kurā iekšā ir tas filts materiāls, kaut kāds organizācijas itemus var ielikt uz pauča, ja, uz nu tā, velcro montējams, ja. Bet principā tāda plakanā kabata vairāk kaut kādām kartēm, tādiem protraktoriem, kaut kādām tādām lietām. Un mums ir galvenā kabata, kurā visa ir pārklāta ar filts materiālu. Te bišķi atsauc uz kabiju organizāciju. No organizācijas te iekšā ir dērings, ja, tikai principā grūti parādīt šādi, ja. Dērings principā ir tikai vienīgais no organizācijas. Šim paučam tev vajadzēs, ja tu gribi vienkārši nemest iekšā kaut ko, vai ir bardaks, tad tev vajadzēs kaut kāds piepirkt, vai ja tev ir kaut kas uz velcro, kaut kāds organizācijas lietiņas, ja. Husāram ir Terair un, nu, protams, visiem citiem ražotājiem vienkārši viss, kas uz velcro stiprinās, te iekšā iestiprināsies. Ir atdalīta kabata uz rāvēja, kurā kaut kāds atkal var plakanos priekšmetus salikt. Mums, teiksim, šobrīd uz vietas ir un pieejams vienmēr būs bruņa no Combat Systems, kas šeit iet iekšā ļoti labi. Ja tu gribi papildus kaut kā nobruņot sev vēderu vai jostsvietu, nu, atkarībā cik tev tas ķermenis ir garš, ja, un kur tu viņu kārsi vai liksi. Ja? Mums papildus ir bruņa, ko tu vari ielikt iekšā, un tev papildus mīksta aizsardzība būs papildus nosegs zonu. Ja? Un tad iekšā kabata ļoti vienkārši, tur nāks arī jostiņa iekšā uzreiz. Un tātad, jā, vienkārši tur vajadzēs piepirkt kaut kādu organizāciju. Nekādu mountu īstenībā izņemot to dēringu nav. Tā kā tāds viņš atšķirās tādā ziņā no kabija. Atvērums viņam atkal nav pilnais klemšels kā daudziem, kas ir nepareizi, es uzskatu, jo šis paučs, teiksim, viņam nevajadzētu pilnībā atvērties. Tātad mēs redzam, malās mums nostupējas vienā vietā rāvējs, ja? Viņš neiet līdz galam. Un tas ir labi, jo nekas nevar izkrist, pat kad paučs pilnībā vaļā. Nu, ja tu, protams, neskries ar viņu vaļā, bet, teiksim, nevar izkrist vienkārši atveroties rāvējiem pilnībā, nekas nevarēs izkrist ārā. Ja viņš pilnībā atverās ar ļoti lielu piepūli, tad var, bet vienalga viņš līdz galam nekad neatvērsies. Līdz ar to tas ir liels bonus. Es uzskatu, ka dengleriem un fenipekiem visādiem tādiem nevajadzētu būt pilnais klemšels. Civilajam, jā, pielietojumam, jo tu bišķi vairāk seko līdzi, jā. Un, principā, nostiprini visu, ko svarīgo šeit, teiksim, ja tev ir kaut kāds priekšmet un viņš atverās pilnībā, nu tas nav labi. Tā, principā, baigi daudz nav par ko stāstīt. Viņš tāds ļoti vienkāršs, bet ļoti, ļoti efektīvs, teiksim, ļoti daudz visādu sīkumu. Vari noregulēt uz savām vajadzībām viņu ļoti, teiksim, tā organizācija iekšā, tā kā viņa nav, jā. Tu vari, teiksim, lietot viņu kā tu vēlies. Ja tev patīk vienkārši bardaks visu mest iekšā, tas ir pilnīgi iespējams. Ja tu gribi organizēt, tu saorganizē tā, kā tev to vajag. Un, jā, tieši savām vajadzībām viņu pieregulē. Tāds paučs, uz vietas atkal ir multikams, range greens, pasūtām ir visādi citi. Melns ir pat, jā, ja vajag. Lūdzu, šāds te, ražots Eiropā, kvalitatīvs, ļoti interesants, 2 vienā vai ar attiecīgi adapteri 3 vienā.